cik dārgi tas būtu un it kā nevajadzīgi, tomēr kaut kas tajā visā ir, ka tu aizēji uz to kafejnīciņu un iedzer to ledus latīti un uzēd kaut kādu sandviču un ir vienkārši kaut kāds cits fokus un tu vari pamācīties un vienkārši justies labi par sevi. Tas droši vien būtu diezgan bezjēdzīgi to darīt katru dienu, izšķiest tik daudz naudas, bet man katrā ziņā to patīk šādi un tad izdarīt. Tagad skrūvējam vaļā ričuku un braucam atpakaļ uz darbu. Mamma, skaties, es bez rokām varu. Šeit jāmēģina nenosisties tuli. Mēs ar Matildiju šobrīd esam Ziedoņdārzā un gaidām, kamēr mamma beigs vingrot brīvdabā. Noteikti kas tur ir? Šobrīd notiek brīvdabas vingrošana, ko nevadu es, mans kolēģis vada. Tā kā jūs vēl neesat iečakojuši internetā, tad var dabūt vingrošanas par brīvu. Un vēl viena štela, kas man liekas super stilīga. Es ar tā gribētu mācīt. Kā tev šodien gāja? Kolosāli. Bija grūtāk vai vieglāk nekā man? Es teiktu, ka pilnīgi vienādi bija salīdzinājumā ar pagājušo treniņu. Nu, grūtuma ziņā. Bija vairāk tādi spēka un stiepšanās vingrojumi, tie varbūt bija bišķi. Vairāk runāja, tu runāja, izstāsti. Kā tev likās treniņu? Ko jūs darījāt vispār? Mēs gājām tā līdz tam kokam visādos izklupienos, garojos un stiepienos tādos sāniem. Jā. Bet ko izklausās, ka bija forši? Jā. Ko mēs ēdām vakariņās? To jau ir vakariņas, man nekā nav. Ēdīsim kaut ko kopā gan jau. Es uzēju viņu augšā. Matildis, kuru tu gribi? Es pieeju pie trubas. Viņa sāk tā kā nezinu, un to viņa notiks. Tagad tu gribi šāvīt kameru? Tu? Filmē. Tā, kur mēs braucam un kāpēc? Mēs braucam uz Ikea, jo mums gribas ēst. Jo mums gribas ēst? Nu labi, mēs braucam uz Ikea, jo Matildai ir tieši pēc nedēļas dzimšanas diena. Nē, mazāk 6 dienas palikušas. Un ballīte būs Ikea. Jā, un ballīte būs Ikea, un mēs mazajiem bērniem dosim gaļas būmas. Ko neredzu? Tev taču ir pīkstulis. Dievdēļ Ikea kaut ko. Bet man jau tas Ikea jau šitas sēž. Nē, bišķiņi ir bijusi mēnes, ir bijusi atslodzi no Ikea. Jā, bet vai tas kādreiz beigsies? Nē. Kaut kā tā, mēs braucam uz Ikea un centīsimies neizbesīties. Uzmanīgi. Mēs iesim pie Helēnas piekdienu, Matildas dzimšanas dienā, un mēs stundiņas, cik vēl, lai viņa uzdāvina. Kaut ko no Ikea?
nākamās dienas rīts, un jā, tāpēc es izskatos tā. Kā? Nu tā, kā parasts cilvēks izskatās, ka viņš izkāpa no gultas. Un šobrīd tikko Baiba uzklāja sviestu uz savas maizes ar Matildas dakšu. Jo mums ir tīri ieroči. Un es cik var ēdu olu ar karoti. Tas patiesībā vienkārši ir, nu, kā to saka, leizīnes, kāds latviski. Leizīnes, jā. Slinkošana, bet, nu, kā izskatās īsta dzīve no īstiem cilvēkiem patiesībā. Dažreiz ir jāēd olas ar karoti. Šodien plānā ir bērnu ballīte Matildei pirmā. Bumbu ballīte pie tam, kas man bišķiņ baida. Nu, jo bumbas bērni daudz viss kaut kas. Jā. Bet, jā, ko tu sagaidi no šīs dienas? Sagaidu to, ka mums pēc pusstundas jāiet ārā. Baibiņas tev izstīšu reitini, ja? Tā, no jums būs lūdzu. Tu arī koku ēdīs? Šefs Kārkliņš mums pagatavoja lielisku zupu pusdienās. Un ko tu mums, šefa? Es uztaisīju citronu tartīti. Pastāsti par pagatavošanas procesu. Kaut kā mums jau ir bijis kanālā šis. I don't think so. Šī ir labākā kūka ever vai nav? Nē, tā ir citronu tartīti, man garšo laimu. Bet pak man jāsaka par pagatavošanas procesu. Jā, 2 vārdos. 2 vārdus. Sakuļu cepums ar sviestu, iemet krāsnī 13 minūtes, sakuļu olu dzeltenums ar kondensēto pienu un citronu sulu, iemet krāsnī 13 minūtes, un tad sakuļu olbaltumu ar pudercukru un iemet krāsnī līdz pamaliek brūna augšiņa. Hei, draugi, riktīgi ātri, jūs vēl neesat iečakojuši manu personīgo kanālu, izdarat to tagad, nospiežat subscribe, atstājiet laiku un jā, paldies, tas arī viss no manis šodien, tiekamies pavisam drīz.